Esiet sveicināti bezmaksas sporta kārtējā epizodē. Šodien runāsim par sportu medijos. Latvijas sporta medijos, drukātajos, elektroniskajos, sociālajos tīklos un arī televīzijā. Kā Latvijas sports izskatās mediju tirgū? Sporta patērēšanas ieradumi gan pasaulē, gan Latvijā pēdējā laikā ievērojami mainījušies. Mazinājies un turpina samazināties sporta drukāto mediju skaits. Pasauli pārņem sociālie tīkli. Sports medijos kopumā kļuvis pieejamāks, taču par dažādu izklaides platformu lietošanu un sporta vērošanu attālināti ir jāmaksā. Vai sports jau tuvākajā laikā pazudīs no klasiskiem TV kanāliem? Vai Latvijā pastāv kvalitatīva sporta žurnālistika? Kurus no sporta veidiem Latvijas sporta līdzutēji medijos iecienījuši visvairāk? Sports Latvijas medijos. Medijos tas ir vairāk vai mazāk bijis arī iepriekš. Kā sportam klājas kopumā medijos, gājis mazumā vai vairumā? Šodien runāšu ar vienu tādu ļoti pieredzējušu savu kolēģi Jānu Matulu, vairāk kā 40 gadi sporta žurnālistikā. Jāni, pareizi? 41 būs to. 41. 40 gadu jubileju nosvinājām un ceru, ka 41 arī svinēs, vai ne? Un Toms Circens arī ar vairāk kā 20 gadu pieredzi TV sportā industrijā. Šobrīd GO3 sporta kanāla programmu vadītājs, programmu direktors. Kolēģi, lai mēs iesāktu tā līgani varbūt šo mūsu raidījumu, sporta loma sabiedrībā, jūsu vārdiem, kāda tā ir? Salīdzinot ar kuru laiku, teiksim tā, es, piemēram, no savas dzīves varu teikt, ka padomju laikos sporta loma bija nozīmīgāka, kā skatītājiem un arī droši vien kā sportotājiem. Jā. Tagad, teiksim tā, man varbūt tas sports un var nebūt. Un skaidrs, ka es pats nekustos, vienīgais es ar suni staigāju. Tu to vērtē no savas skatu punktu vai skaties arī to, kā cilvēki patērē sportu? Arī kā cilvēki, liela daļa cilvēku, bet atkal tā nevar teikt. Ir, piemēram, mājsaimnieces, kas skatās olimpiskās spēles un saka, ku forši, kur tā brīvā cīņa forši ir, vai ne? Es, piemēram, nevaru noskatīties, ka tur divi veči slapji viens otru dzenājā. Un atkal, teiksim, par futbolu, Toms varbūt tur teiks, ka tur vajag kvalitatīvu kadru vai ko. Dāmas saka, forši izskatās, ka tie zaļie ar sarkaniem spēlē un laukums pa vidu krāsas, vai ne? Ko katrs meklē tajā? Jā, Tom. Es domāju, ka pavisam noteikti viens ir sauks viņu pa amatieru sportu, tas, ko mēs nodarbojamies vai nenodarbojamies. Un tas, manuprāt, laikam jāsaka, ka pēdējos gados, manuprāt, iet diezgan stipri uz augšu. Cilvēki aizvien vairāk saprotot, ka ir jākustās, ka tas ir elementāri katra mūsu paša labsajūtas un veselības jautājums. Runājot, pagriežot, ko Jānis pieminēja, lielos notikums, manuprāt, lielos sporta notikums, ka tur, tas ir liels sporta notikums, ja tas ir vairāk kā nacionāls notikums. Netik daudz, manuprāt, ir gājis mazumā tīri sekot līdzi lokālajām līgām, sekot līdzi sociāli patriotiskiem vai nacionāli patriotiskajām lietām, kas ir tīri interesants miestiņā ciemā. Gadu gaitā, es negribu teikt pēc Padomju Savienību, bet šajos apmēram 20 gados, un šobrīd, manuprāt, es redzu, ka ir tāds lauziens, varētu teikt, ka mainās. Mainās tas, ka mēs redzam dažādas, ka cilvēki pirmais aizvien vairāk tiek piepildīti stadioni, halles, ja mēs runājam par nacionālām izlasēm un pārbaudas spēlēm un mājas spēlēm. Tieši par izlasēm? Par izlasēm. Sākam ar, piramīdas vai virsotnes augšējo daļu. Ar izlasēm es uzskatu, ka šis darbs ir absolūti pareizi skatāmies, vai tas ir basketbols, vai tas ir hokejs, vai tas ir futbols. Šīs te halles arī uz tām pašām pārbaudas spēlēm, uz tām pašām kvalifikācijas spēlēm vai stadioni, viņi ir principā gandrīz pilni. Savukārt runājot par
lokālajām līgām, Latvijas čempionātiem kā tādiem, manuprāt, ir kaut kāds virziens, kādā no sporta veidiem vairāk, kādā mazāk. Bet tas virziens ir, un tas, manuprāt, ir pareizais, ka tas iet lokāli patriotiskā virzienā. Kā šis te klubs, vai nu viņš ir ciematā vai pilsētiņā, kas nav Rīga tikai, ka viņi kļūst svarīgi šīs daļa no lokālās dzīves un ka cilvēkiem ir interesi. Jo, ja mēs skatāmies uz piemēriem, tajā pašā ārzemēm, brīnišķīgs piemērs ir patiesībā Šveices hokeja līga, kur mums bija... Baigot ciematu atradi. Langnau ir ciemats, Ažuā spēlē 300 cilvēku aptuveni lielā vietā vecā lidostā, kur ir pilns halls. Un, manuprāt, ka tas ir tāds ceļš, ka tiem cilvēkiem, kas ir tur, un viņi gatavi tajā vakarā braukt, tūši tāpat kā uz teātri izrāda, viņi gatavi aizbraukt uz šo sporta sacensību. Tos pieminēja Šveici, laikam Vācijā ir līdzīgi, Austrijā ir līdzīgi šīs mazās pilsētas, nosacīt mazās pilsētas. Tas ir, teiksim tā, no mūsu geogrāfiskās stāvokļa skatoties un izmēra, vai ne? Arī citvieta. 0,3% no kopējā valsts budžeta tiek tikai Latvijas sportam. Mēs šeit daudz runājam par naudu šajā formātā. Šodien varbūt nedaudz mazāk, bet jums nešķiet, ka tā loma tomēr ir, viņai būtu jābūt krietni lielākai, ja mēs ar naudas izteiksmēm mēram. Tikai 0,3% no kopējā valsts budžeta tiek sportam. Par lomām runājot. Jā, es varbūt negribētu uzreiz Tomam oponēt, bet man liekas, ka Latvijas lielā sporta skatītājs joprojām dzīvo Padomju Savienībā. Viņu interesē šī lielā komanda. Viņu interesē varbūt Vefs no Rīgas, kas spēlē kaut kādā līgā. Ja. Latvijas čempionāts, cik savāds futbolā, 500, savāds 600. Tu gribi teikt brendi, šie nosaukumi, kas no Padomju laikām palikuši? Jā, tieši tā. Es pats esmu gājis Padomju laikos uz Vefu, uz Dinamo, uz radiotehniķu, uz Auroru. Ja. Vēl rokas bumba celtnieks. Ja? Tev visa sezona gandrīz ir nosekta. Ja? Tu redzi augstas kvalitātes sportu. Ja? Un, ja es esmu to redzējis, un tagad man, piemēram, es jau eju uz Latvijas čempionātu hokeja arī, ja? Bet tā atšķirība diezgan liela ir. Nē, es piekrītu, ka atšķirība ir milzīga. Ja mēs runājam toreiz un tagad, es esmu kaut kur bērnībā atceros Dinamo laikus un mazāk varbūt kaut ko citu, bet Dinamo basketbols atceros Veifu un tā, bet es domāju, ka šobrīd vienkārši es runāju par ceļu. Es runāju par ceļu, ka šobrīd, manuprāt, ir tas moments, kad sāk atkal parādīties interesi kaut vai tie paši Rīgas zeļu parādīšanās pie apvāršana basketbolā. Tas ir skaļš mēģinājums, zinot, kā darbojās Edgars, kā darbojās Artūrs Šenkovs. Tā ir absolūti jauna pieeja arī savā ziņā. Tā ir ziņā. pilnīgi jauna pieeja, un manuprāt, tas ir, ja mēs skatāmies, kas ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts, Jānis pieminēja futbolu. Futbolā nav infrastruktūras. Viņa top ir FK Rīga, ir RFS, kur ir šie treniņu, modernie visi. Par Krievu naudu. Jā, bet kaut kā tas viss notiek. Jā, un trīs latviešu laukumā. Jā, Nē, es pilnīgi tev piekrītu. Es šajā jautājumā pilnīgi tev piekrītu. Es neiebilstu. Es gribu pat teikt, ka Latvijas futbola čempionāts, protams, no vietējām līgām ir vislabāk organizēts. Ja? Var mums patīk basketbols vai hokejs, bet tā tas ir. Kolēģi, kā cilvēki šobrīd patērē sportu? Tie paradumi, kā tie ir mainījušies? Jo tev ir arī ļoti sena pieredze, tev mazāk, bet arī tev vairāk industrijā, Jāni. Kā tie ieradumi, kā viņi mainījušies? Šobrīd arī ar visu sociālo tīklu ienākšanu, ar interneta jaudām, kas ir televīzijas tāpatās, tam visam veiksmīgi līdzās pastāv joprojām. Kāda ir tā, kad tu sāki pievērsties sporta mēdī? Es domāju, ka ir ļoti dažādi, ņemot vērā paaudzes. Ir ļoti dažādi. Ir paudze, vecākā paudze, es domāju, ka viņiem paradumi ir maz vai daudz mazāk mainījušies, un jaunā paudze, kur ir aizgājuši projām un vairāk ir pievērsušies attiecīgi kaut kādu highlight, kaut kādu izgriezumu. Un te mēs atgriežamies pie tā, ko es sākumā teicu, ir lielie pasākumi, kas apvieno
visu tautu, kas apvieno līdzpilsoņus. Tie ir tie, kas ir vēl projām populārākie. To mēs redzam reitingos, to mēs redzam, to mēs zinām. Un tas ir tajā brīdī, principā, es tā varbūt vulgarizēšu, bet tajā brīdī, kad arī mājsaimniecis ir gatavs ieslēgt un skatīties un sekot līdzi, tad tas viss kopā veido šo produktu un veido šos reitingus un skatījumus. Jā, kā bija agrāk? Mēdījos ir ļoti dažādi. Es, piemēram, varu skaidri pateikt, ka dienas mēdīji ir miruši. Viņi neko par sportu īsti nevar uzrakstīt, jo gan ir vietas maz, gan tie avīžu nodošanas laiki ir vēli. Jā. Tagad nāk citi, teiksim. Tagad toties tu vari atrast vienā, otrā, trešā televīzijas kanālā. Tu principā visu var atrast, jā. To, kas tevi interesē. Jā. Un plus vēl interneta portāli labi strādā. Un, ja man ir no rīta, es vēl neesmu lāgi pamodējis, man jau ir latviešu hokeja leģionāri highlight, kā viņi metuši golus iekšā. NBA vai... Jā, NBA arī. Tieši tāpat es tā vienkārši hokeja pieminēju. Eirolīga un tā mēs varam turpināt, jā. Sporta avīze Plus, manuprāt, ja ne pats pirmais, tad viens no pirmajiem mēdījiem, kas interneta abonementus piedāvāja par maksu. Šobrīd tā tendence ir acīm redzama. MVP, Delfi, TVN diena. Sportcentrs šādu vairs nepiedāvā. Mēs zinām, ja mēs runājam par kaut kādiem pay-per-view vai vienkārši samaksām, tad mēs aptuveni zinām, kā Latvijā gāja Viaplayam. Mēs to zinām, jā. Un mēs nezinām, protams, cik viņiem bija abonementi, bet es pieņemu kaut kas starp 5 un 10 tūkstošiem. Es uzskatu, ka Latvijā tā sporta auditorija, kas ir gatava maksāt ikdienā par saturu, arī ir līdz šiem 10 tūkstošiem. Un līdz ar to kaut kādu elementāru matemātiku uztaisot, jāpiespiež viņus visus samaksāt, tas būtu ļoti grūti sportcentram šobrīd būt maksas mēdījam. It īpaši, ka informācijas kvalitāte ir laba, bet viņa nav šokējoša, teiksim tā. Nav tas viens, ka tu nespēji nenopirkt rakstījumu. Tas Latvijas sportā vispār, tas pats ir MVP, ka nav šī viena lieta, kuras dēļ tev ir obligāti jānopērk. Ja viņi uzrunāja nišas auditorijas kaut kādā brīdī, jauniešu sports un arī šie skandāli, varbūt jauniešu vecāki kādā brīdī gribēja nopirkt tieši. Viņiem bija milzīga vēlme. Mums kā klasiskam sporta mēdījam mēs nespējam iedot to vienu materiālu, kurš tev salauž. Latvijas skatītājiem ļoti jānovērtē, kā ir mainījies TV piedāvājums, video satura piedāvājums pēdējo 10 gadu laikā. Pirms 10 gadiem, ja mēs atvērām sporta centru, lasītākos rakstus un pēc tam mēģinājām atrast, vai ir bijusi TV tiešraide vai nav notikumam, visticamāk diezgan daudz lietām nebūtu Latvijā pieejama legāla TV tiešraide. Šobrīd ir pieejams pilnīgi viss, ko var iedomāties legālā veidā. Tā kā jānovērtē tas, ko ir izdarījis arī Viaplays, ienākot iekšā un paskubinot gan GO3, gan Nacionālo televīziju. Šobrīd pieejams pilnīgi viss. Plus arī vietējā mērogā arī šobrīd sporta TV4 un sporta centrs principā ražo visu, ko jebkāds varētu gribēt. Tas ir patiesībā apbrīnojami, ka šobrīd pilnīgi jebkas, ko mēs gribam redzēt, ir pieejams diezgan pieklājīgā Latvijas sportā video kvalitātē vai starptautiski arī pieejams legāli un nebūtu ne pa lielām naudām. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kāda ir tā auditorija, kas ir, ja Viaplays ienāca iekšā balstoties uz futbolu, tad mēs aptuveni nojaušam atkal, un cik tie cilvēki ir 3000, 4000, kas ir gatavi maksāt par futbolu. Latvijā vienu virslīgas spēli, respektīvi internetu vidē, noskatās aptuveni 2000 cilvēku, piemēram. Tie varētu būt hardcore futbola fani. Viņi nepārklājas obligāti Premjerlīgas faniem, piemēram, bet in general tas nav liels skaitlis. Tādēļ es domāju, ka Viaplayam bija bezcerīgs modelis, un es domāju, ka visi mēs to zinājām, ka tas ir bezcerīgs modelis. Viņi paši to visticamāk Latvijas personāls to arī. Es domāju, ka zināja, ka tas ir bezcerīgs modelis. Bet ja lielai korporācijai ir nauda, ko patērēt, tad kāpēc ne? Paņemam viņu Latvijā un izbaudam to. Sliktā ziņa ir tā, ka, protams, šādā nišas vietnē mēs savācam ļoti daudz sporta, kas pēc tam parastiem skatītājiem nav pieejams. Un tā, protams, ir problēma, bet tā problēma visā pasaulē ir. Ir tas pieprasījums pēc ārzemju sporta, jo daudz viņš ir, bet kā ir ar tiem TV reitingiem? Ja mēs skatāmies uz šo 2023. gadu, tad pavisam noteikti skatītākais notikums vismaz GO3 platformā un kanālos bija pasaules kausa basketbolā.
Jā, mēs bija iespēja notranslēt visas 94 spēles, un tā, kas arī, protams, ir milzīga masa, un skaidrs mums interesēja varbūt 1/4 daļa, vai varbūt pat 1/5 daļa, jā, Latvija plus, teiksim. Iespējas, ka arī jūs devāt, jā. Jā, bet mēs dodam šo iespēju, un ir skaidrs arī tas, ka, tas ir tas veids, kā mēs pasniedzam, jo mēs tāpat apzināmies arī skatoties no GO3 platformas viedokļa. Sports ir viens no pilāriem, viens no vaļiem. Uz kā tas turās, ir skaidrs, ka to es varu pateikt, ka tikai ar sportu izdzīvot nevar. Mūsu tirgu, mūsu biznesā, un es pat saku globāli, tikai ar sportu izdzīvot nevar, bet tā ir viena ārkārtīgi būtiska sadaļa no satura, kas tev kā šīs platformas nodrošinātājiem, un ar to tu vari, teiksim, apmierināt skatītāju šīs intereses. Tu, Jāni, patērēji kā... Nē, es gribu sākt, kā tur tā nianses ir. Piemēram, arī man pirms gadiem 10, 8 man viens zviedris ienāca manā sabiedrībā, ja, un tad viņiem ir šī skatīšanās tendence, tā kā apmēram to mums iezīmēja. Ja, ka, teiksim, tēvs kaifo par Liverpools futbola komandu, dēls kaifo par Manchesteru. Ja. Viņi, teiksim, dzīvojot pie Stokholmas nosacīt, ja, viņi dzīvo Anglijas futbolā divi. Ja. Toms, es atvainojos, ne tu vai ne, bet mūsu televīzijas mērķis arī ir panākt, lai mēs dzīvojam Šveices hokeja čempionātā, bet ja Šveices hokeja čempionātā nav neviena normāli spēlējoša latvieša, tad man nav interesanti. Šobrīd ir. Šobrīd ir, bet viens ir tikai faktiski. Ja, ko tā mums vajag? Mums vajag daudz. Kritīši. Tie visi čaļi tur ir interesanti. Nav tie visi čaļi. Viņš vien ripi ir iemetis sezonām, kam viņš ir interesants, izņemot savu vecumā. Jā, tas pateic, ja. Bet kas ir nozīmīgākais? Tās līgas sportiskais līmenis vai tas, ka tur Mārtiņš Cipuls spēlē? Drīzāk Cipuls, es domāju. Gan. Jo bet skatītājs nevar noteikt to līmeni. Ir piemērs pieredzē, bet tā kā no citas puses nepateikšu konkrēti līga neko, ka rādīja tikai vienu sportistu. Liekas, ka tā bija futbola līga kaut kāda. Viena sportistu spēles, jo tas bija nacionālais. Viņš notraumējās pussezonu. Ko tagad darīt? Te ir tas stāsts par to līgumu, ka tev jāatrāda tās vienalga, tas konkrētais skaits spēļu vienalga, vai ne? Jā. Un tev nav interesi, tāpēc, ka tu neesi radinājis līdz to arī. Tas mērķis ir, ka tu rādi, skaidrs, tu rādi to pašu Porziņu, tu rādi to pašu Balceru, tu rādi to pašu Rolandu Šmitu, bet mērķis ir tomēr, ka tu arī pievelc citu klāt visu. Tu meklē no programminga puses, teiksim, kaut kādas tos āķīšus, lai skatītājiem būtu interesanti paskatīties. Tu jau Šveices zvaigznes iezīmē un parādi, kuras spēlē, un tie bijušie es domāju par Šveices hokeju, kas bijušie šveicieši no NHL, iespēja jau tur ir daudz visādi. Šveices hokeja līga. Ja mēs kolējam par Šveices hokeja līgu, tur ir daudz, jā. Piedāvājums ir plašs, bet vai kopumā cilvēki skatās vairāk, seko vairāk līdzi? Te jau slēdzās klāt attiecīgi, cik tiek rakstīts un runāts par to apkārt. Precīzi, un marketings. Tas ir tas, kā tu vari šo te piedāvājumu attiecīgi vēl iedod, jo tā var teikt, skaidrojošo tekstu, ka tev ir jānoskatās šī spēle un ar paskaidrojumu. Ielikt to karotīti mutē. Ielikt karotīti mutē, jā. Tas ir tas. Un tas, manuprāt, ir arī tas, lielākais izaicinājums mūsu biznesā. Jā, kā tev šķiet? Toma pārstāvēt organizāciju. Toms labi runā un strādā, es neko neteiktu, bet viņš to savu karotīti var likt manā mutē, cik grib, es nerīšu nost, jo man jau ir radušies savu ieradumu, un es sekošu līdz tam Balceram, Cipulim, vienalga kam, kurā līgā viņš būs jau. Viņš mani pie tā Austrijas hokeja vai Vācijas futbola nepierādinās. Zini, kā laikam Tomam labā ziņa, ka tu neesi īsti viņa mērķa auditorija. Toma mērķa auditorija jābūt višķiņ citai. Jā, jo es jau par ko nemaksāju nekad. Arī tas, jā, bet skaidrs, ka tu arī tomēr... par algu?
Tur ir alus. Jānim garšo bezmaksas alus, to mēs labi zinām. Kolēģi, mēs gatavoties radījām uzdevumu sociālajos tīklos cilvēkiem pavisam vienkārši jautājumu, kuru mēdīju veidu tu uzskati par šobrīd svarīgāko informācijas iegūšanā par sportu? Pirmajā vietā pārliecinoši sociālie tīkli. 56%, otrajā vietā ziņu portāli, trešajā vietā televīzijas un tikai 1% drukātajai presē. Es jau teicu, kā nomirusi ir. Tu pieminēji konkrēti vienu mēdīju grupu. 2002. gadā iedod man to papīru savu. Es viņu nelasīšu. Par vienu stundu spēli no Salt Lake City's olimpiskajām spēlēm bija šī tik daudz un vēl tas klāt. Ja? Tā 4. daļa bija reklāma. Ja? Tagad dienas avīzē 4. daļa no visas šī ir tikai norma. Tas jau ir pirmkārt, ja tu samazina apjoms. Ja? Bet apjoms ir samazināts pamatojoties uz ko? Uz pieprasījumu. Uz pieprasījumu, to mēs arī nevienu avīzi nelasām. Man nevajag, es iztieku. Lai gan pirms tam es esmu lasījis katru dienu visus, ieskaitot Sovietskai Latviju pāršķirstīju. Sociālā tīkli. Jā. Tas ir, jā, tā ir. Cilvēkiem vajag īsās lietas, līdz ar to tas ir tas, kur arī lielā mērā tiek mesti šie āķīši, lai viņi aizvestu līdz tam, lai noskatītos šo spēli tiešraidi. Ļoti labi. Toms iezīmē īsās lietas. Televīzijas video formātā cilvēki pieprasa 30, 40 sekundēs, kādreiz pat vēl mazāk. Bet viņi grib tāpat laikā uzzināt kaut ko. Ko mēs kā mēdīji varam iedot cilvēkam 30 sekundēs, 40 minūtē un tam līdzīgi. Tu pareizi teici par ievilināšanu, pēc tam kaut kādā plašākā saturā un tam līdzīgi. Bet cilvēks šobrīd ir principā, viņš grib analītiku, bet viņš grib viņu minūtes laikā. Kā mēs to spējam iedot? Kāda būs tā nākotne? Es šeit velku uz to, ka tas visticamāk uzņems vēl lielāks apgrieziens, jo droši vien, ka tie 56%, kuri atbildējuši, ka viņiem tas ir tā svarīgākā vieta, kur viņi iegūst informāciju par sporta sociālajiem tīkliem. Ja? Es īstenībā 56%, labi, šis ir arī aptauja, kas veikts sociālajos tīklos. Tā kā tas arī kaut ko nav īsti objektīvi. Nav īsti objektīvi, bet tendence parāda jebkurā gadījumā. Sociālajie tīkli un portāli ir divas dažādas lietas, divos dažādos kontekstos jāskatās. Viens ir nesporta kontekstā, kur tas troksnis ir tik milzīgs sociālajos mēdījos, ka klasisko mēdīju nozīme atkal pieaugs nākotnē. Jo tomēr vajadzēs kādu, kurš spēj palīdzēt navigēt caur šo milzīgo troksni, tīpaši pieaugot visiem AI brīnumiem, un fake news tikai paliks vairāk, un kādam būs jāpalīdz navigēt šajā vidē. Šobrīd sociālajie mēdīji palīdz klasiskajiem mēdījiem, jo tur, protams, uztop ļoti daudz ziņas un tēmas, un Twittera dienas cepiens ir vakarā visos lielajos mēdījos un tā tālāk. Savukārt sporta pasaulē ir drusku savādāk, jo sporta pasaulē tagad mēdījis rēģē lēnāk nekā sociālajie mēdīji norēģēs. Mēdījis grib uztapt smuku ziņas un pārbaudīt sociālajos mēdījos pietiek ar 2 rindiņām. Līdz ar to tas vārds operatīvākais, kas mums kādreiz bija operatīvākās sporta ziņas, mēs vairs neesam operatīvākie. Sociālajie mēdīji ir operatīvāki par mums. Tādēļ sporta centra uzdevums ir arī palīdzēt navigēt un būt uzticamiem un pārliecinošiem. Un iedot šo informāciju kvalitatīvi, tajā pašā laikā pietiekami īsā formātā, lai tas daļai līdzinātos ierastajiem sociālajiem mēdījiem. Bet noteikti arī sporta centrā es domāju, ka žurnālisti ļoti daudz iedvesmojās no sociālajiem mēdījiem un uzzina ļoti daudz tur. Ja sanāk, mums bija jāņemās par, news Google, jāmeklē, kas tur Amerikā notiekās un tā tālāk, tad tagad tas ir daudz vienkāršāks uzdevums arī pašiem mēdījiem. Kur mūs aizvedīs? Jo Reku Jānis labi pieminēja, par kurām olimpiskajām spēlēm teica? 2002. gada. 2002. gada, 20 gadu atpakaļ. Ja? Kas būs vēl pēc 20 gadiem? Es domāju, ka tā tendence, kā viņi transformēsies un ka iespējams tev būs, jau šobrīd tas nav nekāds brīnums, nekas tur ekrānā vai iespējams vēl kaut kādi veidi. Kāds ir tās pasaules tendences Amerikā, kas notiekās? Tu jau noteikti vairāk vari pastāstīt.
Pasaules tendences, to mēs arī redzam. Nu, ja mums ir šie lielie pasākumi, tādas gan īsais saturs, kas ir gan highlighti uzreiz, un šīs īsais saturs, kas ir varbūt īsie, mazie komentāri, tās tajās pašās studijās, ko mēs redzam ļoti daudz, ko tieši amerikāņi izmanto un ko lielā mērā arī balstās. Ka tev ir īsie mazie atreferējumi, kurš šī minūte, pusotra, divas. Es domāju, ka tas ir tas formāts, kurš vēl joprojām šobrīd absolūti notiek. Klātbūtnes efekts, jā. Tas pavisam noteikti iedod papildus arī vēl ieinteresētību. Tehnoloģiski baigi grūti teikt, kā tas ir, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā tas viss turpināsies un attīstīsies tādā veidā, ka tev būs šīs vairāku ekrānu iespējas, iespējams, ka būs vēl vairāk feedi vai signāli attiecīgi sadalīti. Viens ir, ka tev ir šī klasiskā tiešraide, jo šobrīd arī mēs skatāmies uz vispār uz tendencēm, nāk iekšā tas pats e-sports un dažādi teiksim, sporta paveidi. Ja tā var teikt, tad es domāju, ka tas viss viennozīmīgs atbildes šeit nav. Pavisam noteikti. Drukātais mēdījis pavisam pazūd? Es domāju, ka pēc 20 gadiem viss būs vēl vairāk lumpinizējies, jo tikai sociālie tīkli aizies gandrīz. Nē, skatīšies jau, protams, kaut ko. To, ka lasīt, nelasīs avīzes, tas ir gandrīz 100 punkti. Jā. Varbūt lasīs avīzes un viņš būs tā kā Harry Potter filmās. Es par to, tas jau patiesībā vairs nav, bet iespējams, ka tā ekrāna tehnoloģija būs tāda, ka tā vairs nebūs papīra avīzes, bet tas būs tagad jau ir visi šie kustīgie un lokāmie ekrāni un kaut kas tam līdzīgs. Es domāju, ka kaut kas tāds varētu būt, un varbūt pat tā nemaz nav tik tālu nākotnē. Tie nebūs 20 gadi, tas būs daudz ātrāk. Es domāju, ka, ja mēs tā skatāmies, ka klasiskajam sportam kā tādam vispār globāli nākotnē ir baigais izaicinājums. Protams. Jā, es tāpēc arī šo jautājumu. Jā. Tom, vai tu zini, kas bija pirms 30 gadiem biatlonā galvenās disciplīnas? Nē. 20 km vīriešiem un stafeti, viss. Jā, Labi, es biju pārspīlēju, ne pirms 20, pirms 35. Jā. Kurš tagad, vai tagad es redzēju, ka vispār notiek sacensības 50 km slēpošanā? Notiek. Katru gadu notiek. Jā, bet tas ir garlaicīgi. Tas ir garlaicīgi, šausmīgi. Rāda, ko rāda? 5 stundas, jā. Tas ir izaicinājums. Sprintu rāda, vai ne? Vai skiatlonu rāda kaut ko, jā. Tā ir elementāra pielāgošanās tirgumu. Tieši. Televīzijas to pieprasa, elementārā, ne? Kā ir mainījies vispār translāciju kā tādu, tā psiholoģija, vīzija? Jo šobrīd ir tas galvenais uzdevums, principā, tev no katras situācijas izspiest un uztaisīt kaut kādu mazo stāstu. Kas ir tā iespēja pie cilvēkiem, kuri māk pie tehnoloģijām, ka tu to atkārtojumu, tu vari izstāstīt, parādīt no 3, 4, agrāk bija varbūt no tās pašas pirmās kameras. Mazie stāstiņi. Un tev ir mazie stāstiņi, un tad kas ir ļoti forši, ja var šis translācijas režisors, producents un atkal, protams, ar visu komentētājs izstāstīt, kas tur notiek. Izstāstīt, ka var uztaisīt, ja vēl tas iziet cauri, ka, piemēram, ir šo divu džeku kaut kāds duelis, ka viņi savā starpā tur ir kaut kāds viens. Tā kā mēs šodien, jā. Tā kā mēs šodien nosacīt, jā. Kad ir, ka šo visu stāstiņu var izstāstīt cauri, plus, kas arī, manuprāt, un ko šobrīd aizvien vairāk un vairāk, ja mēs runājam par lielajām līgām, par lielajām organizācijām, ka tev ir šis behind the scenes vai aizkulises iespējas, ka tev seko līdzi, ka tas sportists, translācija beidzās tajā brīdī, ka sportists principā aiziet līdz soliņam un nonāk no laukuma nost. Bet tas, ka tev seko līdzi ar tām emocijām. Daira Bertāns tāds pasaules kausā spēlē pret Franciju, kur viņš savainoja kāju. Šīs viņa emocijas, kur ir vienkārši viņa šis tūplāns, ko gan mēs translācijā noķērām, bet ko vēl brīnišķīgi arī noķēra basketbola video cilvēks, kurš tur bija līdzi. Viņa visas šo emociju gāmu, jo sports jebkurā gadījumā ir runa par emocijām. Protams. Ja tur nav emocijas,
Un, ja tu skaties uz nepazīstamu spēli, uz nepazīstamu sportu, nezinot noteikumus, te ir pietiekami daudz priekšnoteikumu, ja? Tad tev ir pilnīgi, viņš var būt vienaldzīgs, skaties, ko viņi tur dara. Vēl viens punkts šajā visā drukātais mēdījis ar vienu Jāni, un tas ikdienas mēdīja darbs. Lai gan tepat nav tikai drukātais mēdījis, bet kopumā tas mēdīja darbs un tā vēl viena lieta, kas ir mākslīgā intelekta ienākšana, kas arī varētu mainīt šo visu pasākumu. 40 gadu žurnālistikā tev, kā tas darbs bija tavos, kas saka, darba pirmsākumos un kā viņš ir šobrīd? Nu, Toms jau faktiski jau pateica, tas progress ir bijis milzīgs, ja? Jo 92. gadā no Prāgas, tur notika pasaules čempionāts hokejā, es gaidīju, kad man no Rīgas piezvanīs uz vietējo to telefonu, un es viņiem izstāstīšu, viņi tur pierakstīs, un tā viss notiks. Ja? 94. gadā jau laikraksts Diena jau no pasaules čempionāta jau caur internetu raidīja, es nezinu kā. 97. gadā mums uztaisīja pasaules čempionātā pirmo Gmail. Un tad mums vairs vispār nebija problēmas ar to, kā nodot informāciju. Ja? Jo tas jau visos laikos tas ir bijis, nu, teiksim, drukātai presē pats galvenais, kā nodot informāciju. Ja? Visiem. Jā, un ies vēl... Tempi galvenokārt, jā, un ies vēl, es domāju, ka ies vēl trakāk uz priekšu. Ja? Jo man bija pārsteigums, tas bija 93. gadā Minkenē, laikam es skatījos Soms no tribīnēm. Viņš skatījās, rakstīja un raidīja uz savu redakciju. Ja? Vai tie var būt pat atsevišķi teikumi? Nu, tā jau arī tagad strādā. Ja? Kā teksts tiešām. Ja to mēs redzam daudz, kur jūs taisat, mēs TV3 LV taisa daudz kur. Futbolā ir pat un pat par televīzijām vispār nav ko runāt. Es atceros tos laikus, kad vēl nebija video atkārtojumu. Mēs priecājamies, ka 69. gada čempionātā Slovāks Jožefs Golonkas it Krievu kādas minūtes, 2 rādīja, jo nevarētu pārgriezt. Tā iet, jā. Tagad, teiksim, tev parāda ir iespējas un kanāli. 5 rakursiem. Jā, ir ļoti daudz tagad ir. Un cilvēks, kas grib atrast un skatīties sportu, atradīs. Gandrīz visu var atrast. Un par šo to pa brīvu. Tā ir vietējie čempionāti. Tā virtuvīte. Maza, bet tāpatās mēs jau pavisam piesaucām to lokālu patriotismu pašā sākumā. Tie vietējie čempionāti ir iespējas te vietējiem čempionātiem Latvijā pacelt tos reitingus televīzijā, lasījumus internetā, komentārus sociālos tīklos un tam līdzīgi. Ir iespējas? Acīm redzot, vajag kaut kā to skatītāju ievilkt tajā, jo es atceros, kad bija Ziemeļeiropas basketbola līga, kad Valdis Valters tur darbojās. Ja? Tur kaut kā Arčuļons. Jā, kaut kā ievilku un nāca skatīties, kaut piedodiet tas basketbola Zviedru komandu izpildījumā, kāds bija, tāds bija. Ja? Ir ļoti daudz tādu knifu, kas iesaista cilvēkus. Ja? Un šie te kaut kādi, kā tu teicām, kaut kādi dueļi, Valters pret Bagatski vai kas tur. Latvijas basketbola līgā jau viņi bija 92. 95. Metropolis. Tāpat, bonus. Bonus tieši tā, jā, tas bija, man liekas, man liekas, ka Latvijas, ja mēs runājam konkrēti par Latvijas basketbola līgu, ka tas bija labākais laiks. Jā. Nešaubīgi, jā. Ir iespēja atgriezties tādos laikos? Es domāju, ka ir. Labi, es domāju, ka ir. Es varbūt iedošu piemēru, jo šobrīd Lietuvas basketbola līga, LKL, kuru GO3 platforma rāda pilnīgi visas spēles. Un tā ir, man liekas, tas ir labākais piemērs Baltijā, ka ir un tur ir tieši šī lokāla patriotiskā interese. Jo tā situācija, kāda tur gan ir, protams, priekšnoteikumi, ir Kaunis Žalgiris, kur viņš var braukt uz kuru Lietuvas pilsētu, un tur būs interese par to. Tāpēc, kad
Tas ir Lietuvas basketbola klubu flagmans. Bet hokejā 600 cilvēku ārpus Latvijas spēlē. Tad, ja es atkal runāju, ja būtu šie Jakoviči 3,5 miljoni, ja, un uztaisīt 3 komandas Latvijā, tad varbūt šis vietējais čempionāts cilvēkiem būtu interesantāks. Jo tagad arī, ka šogad uz meju iet, uz karsumu gāja, jau uz uzvārdiem jau iet. Kas ir jāizdara vietējiem čempioniem? Tas ir, es nezinu, federācija darbs, tas ir Jānis pieminēja Jakoviča funkcionāru darbs, klubu darbs. Kam ir jānotiek, lai vietējie čempionāti kļūtu interesantāki arī mēdījiem un arī līdz ar to skatītājiem? Visam kopā, ko tu pieminēji, un vēl mazliet. Visam kopā tas nozīmē, ir jāveido. Un, mans redzējums vismaz šobrīd ir tāds, ka jāveido, lai tas klubs būtu, ja viņš bāzējās vienalga Jāgavā, Ventspilī, Kuldīgā, vienalga kur, ja ka viņam ir jāizveido šī vietējā interese. Viņam ir, jo savādāk ir tas, ka tu atnāc nosacīt uz spēli, atspēlē, vai tu atbrauc no Rīgas, tur nospēlē, neviens neinteresē. 2023. gada futbola virslīgas sezona. TV4 uzņēmumam tīri brutāli ar finansiāli bija ar pluszīmi vai mīnusu. Mēs neesam izrēķinājuši tik precīzi. Ja mēs rēķinātu tieši saskaitīt tajā dienā, ko mums izmaksāja aizbraukt uz spēli un nofilmēt, tad tajā dienā mēs esam plusā. Bet, ja mēs pieskaitām klāt, ka mūsu oficiālā sēž menedžeris, grāmatvedis un uzņēmuma vadība un projektvadi un tā tālāk, tad mēs esam ar mīnuszīmi. Tom, jautājums tev. Pienāks laiks, kad vietējie čempionāti būs interesanti televīzijām un televīzijas sacentīsies savā starpā, kurš rādīs un maksās, nevis kā notiek šobrīd. Labs jautājums, jā. Es ceru, ka kādreiz tas pienāks. Jā, tikai tad, kad mēs apmēram dzīves līmenī būsim panākuši Šveici. Vai pietuvojušies. Un kad mūsu puikām vairs nebūs. Tāpēc, ka lai Cipuls spēlētu šeit, lai Balsars spēlē šeit. Jā. Ir skaidrs, ka tā kā Liepāja un Daugavpils izdarīja, ka tā nedrīkst darīt. Ka Liepājā 25 gadus ir hokejs ar vietējiem puikām, un vietējiem ir interesi par to, un tagad badāts vienā dienā pēkšņi. Mēs attīstīsim bērnu sportu. Jā. Vai Daugavpils? Jauniešu bērnu sports, tā ir, man liekas, arī vesela atsevišķa. Tas ir cits stāsts. Tas ir šobrīd jau Jānevi finansē. Tas ir cits stāsts. Tur vieglāk var nozakt. Tur neviens īpaši... Šobrīd jau Jānis valstis, ka mēs ejam uz to, ka masveidība un bērnu sports ir primārs. Es jau esmu par to. Tas ir pareizi. Es esmu par to, bet ne par sportu. Tas ir atkal tas, ko Toms teica sākumā. Tā ir būtībā fiskultūra, bet tas zemākā līmeņa sports. Jā, bet te mēs nonākam pie tā, ja mēs šobrīd, manuprāt, varat labot, ja man nav tā skaitļa, bet manuprāt, to, ko es esmu dzirdējis, ka šobrīd vismasveidīgākais sports Latvijā laikam ir futbols. Protams. Jā. Un es domāju, ka te ir tas, un tas, manuprāt, ir vienīgais iemesls, kāpēc ir vismaz puspilni stadioni uz futbola izlases spēlēm. Lai Latvijas sports kļūtu par produktu, tieši tā ir jābūt autorijas interesē. Un plus vēl viena lieta, ka šobrīd varbūt visas līgas uzlikušas ambīciju parādīt visas spēles, kas arī ir diezgan liela ambīcija, turklāt parādīt viņas vienādā kvalitātes līmenī. Ja mēs varbūt atgrieztos pie 2000, nezinu, kura gada 8. 7. bija SEB Baltijas basketbola līga, sestdienā 2004, kā tagad atceros LNT, kanālā bija viena spēle nedēļā. Un pie šāda modeļa, varbūt šo vienu spēli nedēļā, varētu arī notirgot. Kad viņi ir viena, tās ražošanas izmaksas nav tik augstas, tieši tai vienai spēlei, un varētu būt pietiekami liela interese, jo visa valsts gaida šo vienu spēli. Tas mūsdienās, nezinu, vai tas ir ļoti reāls modelis, kāds ir pieprasījums piedāvājums, bet principā tādai plašāku auditoriju, tad modelis vienu kvalitīvu spēli nedēļā versus visi kopā, tas varētu būt modelis, ko varētu skatīties basketbols, hokejs, piemēram. Un mēs strādājam ar Viaplayu Zviedrijā. Vai ar Bonnieru grupu arī Zviedrijā. Viņi arī ļoti daudz skatās to, kā tomēr tās 7 spēles kārtā. Piemēram, mēs Zviedrijā rādām florbola čempionātu.
un kas Zviedrijā īstenībā ir liels sporta veids. Un viņi arī tagad skatās, viņi visu laiku rādīja vienādu kvalitāti, un tagad skatās kaut ko, mēs gribam vispār atdot robotu kamerām, kaut kādas 2 spēles kārtā, kaut kādas nofilmēsim ar 1 kameru, un kaut kādas 2 spēles kārtā uztaisīsim par TV produktu. Un viņi daudz vairāk skatās šo segmentēšanu. Latvijā mēs šobrīd tā neskatāmies, un tā arī nesadalām pa mediju kanāliem. Un es domāju, tas ir tas solis. Redzēsim, ko Nacionālā televīzija izdarīs. Nacionālā televīzija arī ir šis budžets, lai parādītu nacionālo sportu. Tādēļ arī viņi vislīgā uzrodās uz sezonas beigām un uzrodās Latvijas basketbola līgā šad tad paretam un tā tālāk. Jā, tas ir tas iemesls, viņiem arī budžets. Un tas arī varētu galu beigās tā segmentēties. Mediju kanāliem 1 mačs tajā lielajā kanālā, kaut kas tur, kaut kas YouTube, un varbūt kaut kas pay-per-view vispār, kaut kādi AI risinājumi, tad tie hardcore faniem, kas tik un tā skatīsies, lai kāda būtu kvalitāte, un viņiem paņemt naudiņu par pay-per-view. Šeit ar līgām vienkārši tas kaut kāds sociāla atbildība, ka viņi vēlas visu nofilmēt, un lai visi dalībnieki priecīgi, visi mazie, lielie sponsori. Tas ir tas viņu arguments galvenais, kādēļ visas spēles vēlas. Es tā pieļauju. Es nezinu īstenībā, es arī personīgi neesmu tik lielā kontaktā. Es īstenībā nezinu, kāpēc tas tā ir iegājies. Un mūsu tā kvalitāte ļoti augsta, piemēram. Mums šobrīd visu rādām vismaz ar 2 kamerām, kas izstās jau pēc tādu, pie tam kvalitāti rādām salīdzinoši. Tas galīgi nav standarts un galīgi nevajag uztvert pašsaprotamu. Zviedrijā mēs, piemēram, filmējam Zviedrijas sieviešu futbola čempionātu, kas ir stadionā, tur mēdz būt 4-5 tūkstoši cilvēku un uz lieliem mačiem arī 10, bet ļoti reti. Tur ir viena kameras produkcijas ilgu laiku, bija tagad ir arī 2 kameras jau Viaplays samaksā par to. Tā kā tas nav pašsaprotami, ka mēs skatāmies sporta diezgan labā kvalitātē Latvijā. Varbūt tomēr visai tai Latvijas sabiedrībai ir jāapvienojas sporta un jāizdomā, kā mēs to raidlaiku sadalām. Weekendā uzmanību. Es nezinu, vai tas ir kontekstā prioritāriem sporta veidiem šādu sadalīšanu, kas tiek rādīts, kas nē, bet apsēsties kopā un vienoties, kā izskatās Latvijas sporta fanu piedāvājums sestdienā un svētdienā, un tas būtu jāizdara. Bet mēs to nespējam izdarīt pilsētas robežās. Liepājas robežās mēs to nespējam izdarīt un tam līdzīgi kāda vēl tur Latvijas sports. Jā. Kolēģi, noslēdzot tēmu, noslēdzot arī raidījumu, cik kvalitīvi šobrīd kopumā ir Latvijas sporta žurnālistika? Šeit es neaicinu mētāties ar akmeņiem, es neaicinu slavēt kādu, bet kopumā ir ļoti labs žurnālists. Es neesmu žurnālists. Jā, tu vari jau vērtēt. Nē, es tā arī esmu par to domājis, un es domāju, ka ir pietiekami laba, jo ir faktiski notikusi paudžu nomaiņa. Lielākajā daļā drukāto preses izdevumu vairs nav gandrīz neviena, kas pirms 25 gadiem strādāja. Ja, un kvalitāte ir pietiekami laba. Es redzu arī gan komentētājus, kas komentē spēles, gan arī kas raksta tekstus žurnālos un internetā. Ir redzams, ka viņi saprot to, par ko viņi runā, un arī pietiekami interesanti tas ir pasniegts vai uzrakstīts. Jā. Tā kā es teiktu, ka viss ir normāli pagaidām. To, kā tev šķiet, arī strādājot televīzijā, komentētāju pusi, tu ar viņiem strādā ikdienā? Es teikšu tā, ka ir ļoti, es šobrīd no TV, tā kā no komentētāju puses, kā es to redzu, jūtu. Jā, pavisam noteikti tas komentētājs, kurš sezonā nokomentēs, piemēram, 40, 50 vai 90 spēles, viņš izaug par to sezonu ļoti, salīdzinot, ja, piemēram, tu komentē vienreiz gadā vienu turnīru. Nešaubīgi, praksa, vai ne? Tas ir prakses jautājums, jo mēs esam arī aizgājuši. Es atceros, kad agrāk bija situācijas, ka bija ierobežot resursi, jo tu nevari iedot cilvēkam uzreiz platformu, ej un runā. Tagad tev ir iespēja, vai ne? Tā sporta ir daudz. Šobrīd tā sporta ir daudz un ir iespēja arī lēnā garā audzēt klāt, pielikt klāt kādam kādam vecākam kolēģim, pieredzējušākajam kolēģim, labākam kolēģim sākumā. Un ir tā iespēja, un arī šobrīd, kas man patīk jaunajā komentētāju paaudzē, ir tas, ka viņi katrs nāk ar tādu, ka nebaidās, jo agrāk ļoti bieži bija tāda šablona.
Kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam dzirdējuši, kā komentē Anatolijas Kreipāns, Jānis Matuls ir savulaik komentējis. Jānis nav komentējis. Tu esi šādu un tad komentējis. Es esmu bijis eksperts studijā. Jā, arī, bet liekas, ka tu esi komentējis. Jā, labi. Kaut kad sen, jā. Bet ka šobrīd arī tie jaunie cilvēki, viņi jau nāk, jo, ja viņiem interesē, tad viņi jau atnāk. Un, ja viņš ir bieži atnāk un pasaka, es gribētu pamēģināt, vai man šķiet, ka es varētu, un kad iedod ļoti daudz, viņi jau nāk ar savu tādu zināšanu bagāžu, kas iespējams ir mazliet savādāks skata punkts, nekā varbūt mēs esam tajā brīdī mēģinājuši, jo tas ceļš, tā evolūcija bijusi gara. Atceroties arī pašā sākumā, kad ir kaut kādi lielie fórumi, kad tu meklē šos cilvēkus. Un ka ir ārkārtīgi grūti atrast vienkārši, jo ir skaidrs, ka kaut kādai sabiedrības daļai vai kaut kādai sporta daļai tas patiks. Un tad, kad tu saproti, ka ir kaut kāda varbūt plašāka masa, kurai viņš nepatiks, viņš var būt pārāk aktīvs vai tajā pašā laikā pārāk pasīvs. Tieši tā, kolēģi, saku jums lielu paldies. Bija prieks jūs satikt, bija prieks ar jums padalīties gan savā, gan uzklausīt jūsu viedokļus. Toms Circens, GO3, Jānis Matuls, dzīvā Latvijas sporta žurnālistikas leģenda bija šodien kopā ar mani šeit raidījumā Bezmaksas sports. Paldies, kolēģi!